Tā, labdien visiem! Prezentācija. Tātad esmu Keitija Ozola, Zinātņkārtas centra Futurimo Rīga vadītāja, un jā, kā jau minēju, padalīšos ar visām RTU iespējām STEM nozarē, ko piedāvājam skolēniem. Tad šeit ir tie QR kodi, kurus vēl varat noskanēt, un prezentācijas beigās izlozēsim 3 balviņas. Kas ir šie jaunumi, ko saņemsiet? Šie ir visu tālāk minēto programmu, jaunās programmas, jauni pulciņi, ekskursijas, zinātnieku naktis, dažāda informācija, kas aktuāla gan skolām, gan skolēniem. Jā, un tad pastāstīšu par Futurimo Rīga, iepazīstināšu ar Bērnu jauniešu universitāti, kā arī RTU talantu programmu. Kas tad ir Futurimo Rīga? Futurimo Rīga zinātņkārtas centrs, kur mēs ikdienā pie sevis gaidām ne tikai ģimenes ar bērniem, bet arī klašu ekskursijas, dažādas bērnu grupas, un tas mūsu mērķis ir rādīt, ka STEM ir forša zinātne un inženierzinātnes ir interesantas, aizraujošas, un stāstīt, kas zem šiem skolas priekšmetiem, kā fizika, matemātika, ķīmija, dabazinības, kādas profesijas tālāk ir iespējamas viņu karjerā, studiju iespējas un tā tālāk. Un tad šeit ir mūsu brīnišķīgie atbalstītāji, kas palīdzēja mums tapt. Tā kā esam ciešā saskarē ar nozari gan mūsu ekspozīcijā, gan nodarbību saturā. Un tad, kas ir klašu piedāvājums, tās ir ekspozīcijas zāles. Mums viņas ir 3. Mērķētas vecumam jau no pirmsskolas līdz 7. 8. klasei. 2 zāles patstāvīgi eksponēti, un vienā zālē mums ir katrus 6-9 mēnešus mainam pilnīgi jaunu ekspozīciju, un šobrīd mums ir ekspozīcija par jūru, par jūrnieka dzīvi, par dažādiem kravas veidiem, kompasiem, mezgliem, respektīvi viss par un ap jūras nozari. Un tad klašu grupām piedāvājam papildināt ekspozīciju ar zinātnes šoviem, kas ir ķīmijas eksperimenti, dažādi aizraujoši kā šovs, un tehniski radošajām nodarbībām, kas ir jau par un ap visām iepriekš minētajām tēmām, un tas, kā notiek radošās nodarbības, pie teorijas pieskaramies mazliet, lai iedotu kontekstu, bet pamatā darbojamies praktiski, visu kaut ko būvējam, katapultas, tiltus, dažādas ķīmijas darbnīcas, dizaina darbnīcas un pielāgojam vecumam, kas pie mums ir atbraucis. Tad arī no šīs vasaras startējām tieši šonadēļ notiek dienas nometnes bērniem, kas sauc ceļojums inženierzinātnēs, attiecīgi dodamies gan ekskursijās, gan paši pie sevis stāstam par to nozīmi, par profesijām, praktiski darbojamies, braucam uz jūrmalu, attiecīgi ar bērniem darbojamies, lai viņos raisītu šo te zinātkāri. Kā arī jau no šī gada rudens sāksim strādāt ar skolotāju tālāk izglītību. Mums šobrīd tapšanas procesā ir dizaina makerspace, kur mēs koncentrēsimies uz dizaina tehnoloģijām un inženierzinībām un veidosim dažādas apmācības, dažādu priekšmetu skolotājiem un dosim jaunas praktiskas iemaņas, rādīsim materiālus, jaunus veidus, kā strādāt skolās ar skolēniem. Un tad varat, noskanējot QR kodus, paskatīties tātad mūsu mājaslapa, Instagrams, Facebooks, kur mēs liekam aktuālo informāciju, kur var pieteikties ekskursijām, var pieteikties apmeklējumam ar saviem bērniem un braukt pie mums ciemos. Jā, pagaidīšu, kad tiek noskanēts. Tā, vēl dažus telefonus redzu. Jā, bet jebkurā gadījumā jūs rakstat Futurimo Rīga, atvērsies gan Instagrams, gan Facebooks, gan mūsu mājaslapa. Labi, 3, 2, 1, dodos tālāk. Stāstu par Bērnu jauniešu universitāti, kas ir jau ilgadēja programma. Tātad skolēnu mācību gada laikā apgūst dažādas praktiskas tēmas. Šeit ir minētās tēmas un nodarbību grupas un laiki. Tātad bērni nāk regulāri pie mums un dodas pa RTU laboratorijām, klasēm un pie mūsu profesoriem, studentiem, kas viņiem māca dažādas tēmas. Katru mēnesi, kur ir arī laiki. Un te arī ir vides zinātnes pamata, aeronautika, risinam problēmas, inovācijas, veidojam, modelējam tās pašas jūrazinības, elektronika, dodamies ar bērniem cauri dažādām praktiskām
nodarbībām. Un šogad arī atklājām programmu meitenēm, meitenes STEMā, jo novērojām, ka, protams, kaut kādā 4., 5., 6. klasē nomainās šī te interese un vairāk puiši paliek šajās zinībās un meitenes kaut kā atkrīt. Un mēs vēlamies meitenes iesaistīt STEMā, tāpēc esam izveidojuši arī nodarbības, kuras vada RTU zinātnieces, sievietes, lai meitenēm būtu šī te arī iedvesma priekšā. Un tad arī šeit notiek nodarbības, dodamies arī cauri visiem iepriekš minētiem tematiem. Un tad Futrimo ar Bērnu jauniešu universitāti kopā izveidojuši ļoti plašu pulciņu spektru dažādiem vecumiem, jau no pirmsskolas mazie inženieri, kas patiesībā bija šogad vispieprasītākais pulciņš tieši pirmsskolas vecumā, bet, protams, arī no 1. līdz 12. klasē dažādās vecuma grupās organizējam pulciņus, un viņi tikai papildināsies, un tas arī vienmēr tiek publicēts. Un, jā, tad skolēni var koncentrēti iet uz vai nu tā ķīmija ļoti interesē un gribas vēl papildus, vai arī elektronika, enerģija, vispār inženierzinātnes, un tad mūsu studenti pasniedzēji ar viņiem strādā katru nedēļu. Un tad arī ir universitāte nākotnes inženieriem, kas ir īsāk UNI, kas ir tieši lekcijas vidusskolēniem par inženierzinātņu tēmām. Mēs tiekamies ar industriju pārstāvjiem, nāk RTU studenti paši, jo te jau mēs tuvojamies jau studiju laikam, un nodarbības notiek vienreiz mēnesī sestdienās, kur arī jebkurš ir aicināts nākt un iepazīties. Un esam arī izveidojuši interaktīvus mācību līdzekļus, zinātnes kastītes un eksperimentus, kas ir principā nodarbība, ko tu vari paņemt mājās, arī dažādās tēmās, ķīmija, dizains, elektronika un tā tālāk. Un, attiecīgi, iekšā ir eksperiments ar visu instrukciju atkārtojums, ko bērni var mājās paši darīt un tad mainīties ar citiem. Lūk, tā šeit arī kontakti, numurs, Facebook, Instagram, mājaslapa, kur arī visu aktuālā informācija tiek pievienota un bērni visu laiku tiek uzņemti. Un kas arī šīm programmām ir, ka tas nav tikai uz septembri, ka jebkurā brīdī gada laikā var ielikt, un mēs vienmēr visus ņemam pretī. Un tad trešā ir RTU talantu programma, kas ir uzsākta 20. un 21. mācību gada laikā, un kopā esam uzņēmuši 82 studentus. Un kas tas ir? Tie ir jau esoši, attiecīgi, pirmā kursa studenti, un mēs dodam papildus zināšanas īpaši talantīgiem studentiem ar augstām sekmēm, eksāmenu rezultātiem, olimpiādēm, un mēs attiecīgi viņiem veidojam papildus viņu pamatprogrammai, papildus dažādas aktivitātes. Un tad mēs nodrošinam virkni ar papildus iespējām, kur viens tātad ir individuāli izstrādāts studiju plāns un fakultāšu atbalsts, tad mentori no profesionāļu vides viņu izvēlētajā nozarē, dalība tīklošanās pasākumos profesionālo kontaktu veidošanai, tāpat arī iespēja iesaistīties RTU un sabiedrībai nozīmīgos projektos, kā arī papildus prasmju attīstības, dažādas darbnīcas, programmas un citi. Un šeit arī ir pa visiem gadiem, tātad pirmajā gadā varam paskatīties, ko mēs darām. Sociālās, emocionālās, individuālās prasmes tiek apgūtas katru semestri. Tātad stresa vadība, sadarbība, personīgā efektivitāte. 2. gadā prezentācijas prasmes, pārliecība par sevi un emocionālā inteliģence. 3. gadā projektu vadības prasmes, inovāciju vadība. Tātad veicinam viņus jau veidot savus projektus, produktus, inovācijas, zinātnes darbus. Un 4. ir starpkultūru sadarbība, viss starpdisciplinārs, veidojam viņus kritiski domājošus, jaudīgus darba tirgus dalībniekus. Un tad 3. un 4. studiju gadā prasmes primāri tiek attīstītas dažādu projektu ietvaros, kā jau minēju, un visus 4 gadus tiek veicināts pašattīstības un karjeras vadības prasmes. Un tad šeit arī ir kontakti, kā arī var jau 12. klasē mēs paši kā skolotāji atrodam šos talantīgos bērnus, un ja viņi dodas uz Rīgas Tehnisko universitāti vai vēl aizvien meklē, kur viņiem būs pietiekams atbalsts viņu zināšanām, tad talantu programma ir tā īstā vieta.
Jā, un tad tagad pie izlozes palūkšu palīgus. Iveta. Tā. Ok. Tad mums ir 3. Es ceru, ka visi ir uz vietas, kas ir pieteikšies jaunumiem, un esam izlozējuši 3 laimīgos. Tad pirmā būs Māra Buša. Jā. Es tā no apakšas. Lūdzu. Tā, tālāk mums ir Solvita Jermaka. Turpat tikai otrā pusē. Jā, paldies. Un Lolita Steinberga. Droši paliek. Jā. Lūk tā, paldies jums par uzmanību. Gaidīsim jūs un jūsu skolēnus Rīgas Tehniskajā universitātē un došu vārdu tālāk. Jā, paldies Keitijai. Paldies, Keitija. Arī izaugsmes un iedvesmas raksts no mums.